Новая пошлина затронет только прямые отправления из третьих стран, включая Великобританию, Норвегию и Швейцарию. Если товар доставляется со склада внутри ЕС, он уже прошел растаможку и сбор не применяется. Также под налог не попадают подарки, которые одно частное лицо отправляет другому. Размер пошлины фиксированный – 3 евро, но рассчитывается она отдельно для каждой категории товаров, а не к посылке в целом. Precēm, kuras muitas jomā var klasificēt ar vienu preču kodu, tiek piemērots šis muitas nodoklis. Tas nozīmē to, ja tiks ievesti, piemēram, 3 telefonu vāciņi, tādā gadījumā par šiem 3 vāciņiem kopā būs jāmaksā 3 eiro, nevis 9. Nu, sarežģītāk ir par it kā līdzīgām precēm, bet ar atšķirīgiem kodiem, kas ir piemēram apavi no ādas un apavi no tekstila materiāla. Ja būs pāris kurpju no ādas, tad tur būs jāmaksā 3 eiro, un vēl sūtījumā būs otrs pāris kaut kāda auduma apava. Tādā gadījumā par tiem atsevišķi vēl būs 3 eiro jāmaksā. В большинстве случаев клиенты будут оплачивать импортную пошлину в интернет-магазине в момент оформления заказа. Однако могут быть и такие посылки, которые придется растаможивать. Ja patiešām nonākam līdz situācijai, ka pašam ir jāatmuito pircējam, Latvijas iedzīvotājiem ir iespēja izmantot valsts ieņēmuma dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmu bez maksas, zemes vērtības sūtījumu līdz 150 eiro ir iespēja pašiem aizpildīt muitas deklarāciju pasta sūtījumiem. Любые изменения в системе налогов или пошлин – это хорошая почва для мошенничества, и этот случай не является исключением. Mēs saskatām, ka noteikti būs mēģinājumi no krāpniekiem arī imitēt Omnivu, citus komerc pakalpojumu sniedzējus vai lokālos pastus, imitējot, ka lūdzu veikt šo apmaksu. Tomēr mēs komunicējam gan iekšēji ar mūsu galasaņēmējiem par to, kā korekti šī apmaksa tiks veikta. Tātad tieši Omniva Latvijā nepieprasīs šos maksājumus no Latvijas iedzīvotājiem. Главная цель этих пошлин – честная конкуренция. Это должно лишить продавцов из третьих стран искусственного преимущества перед европейским бизнесом, который платит налоги в полном объеме. Эксперты советуют, прежде чем сделать заказ, обязательно проверить, откуда отправляется товар. От этого напрямую зависит, придется ли доплачивать за посылку. Диана Вишневская, Мадара Лейцет и Каспарс Маркус, ЛСМ.